Kas vēl? Instalācija. Trešā pults. Kas tur vēl jāliek? Labi. Cik ņemam? 150. Ne ar PVN. Tas nekas nav. Bet līdzīgi bija tāpat, kā mēs tā metālmeistarā. Tur jau bija tāpat identiska situācija. Laiku tas bija sen, jā. Bet kā, tur jau nelikt leņķīšas blakus? Nē, mēs surpām. Tālajā pagājušajā gadsimtā, apmēram gadā 1996. Vācu uzņēmums meklēja partnerus, respektīvi vīrus, puišus, kas te var uz vietas strādāt un izplatīt, piegādāt specifiskus motorus vārtiem, žalūziem un tā tālāk. Tad tajā laikā kopuzņēmumā ar šiem vācu cilvēkiem konkrēto firmu tad arī radās uzņēmums. Un sanāk, ka tad savas uzņēmumu daļas, kas bija vairumā, kā tur sanāca, man bija 49%, viņam 51%, tad tas viņu īpašnieks vienreiz satikāmies izstādē pat nejauši. Un tad viņš tā simboliski par 1 eiro pārdeva savas tās uzņēmumu daļas. Sijā garāk. Tā arī mēs tur izstādē satiekamies, parunājamies, viņš man tā prasa, jums ir 1 eiro? Es saku, tā, vispār ir, dodiet šurp. Es tur tā izvēlu, dodu to eiro. Tad viņš saka, tad tagad jūs esat nopircis tās manas uzņēmuma daļas. Tad es esmu 100% īpašnieks. Tur, ko viņš rakstīts, tad tā jau te arī liekam tā normāli. Jo tur netrāpa, galīgi. Kaut kā, ar kreizīgi sanāk. Tā labāk pieskrūvēt dēlīt, jo tāpat kaut kas jāķība. Bet ikdienā, ko tas mums nozīmē, ka mēs 4 darbinieki esam? Tas ir klientu pieprasījumi, piedāvājumi. 2 puiši, kas montē, jādod viņiem darbs, jākontrolē, jāzvana, jāatbild uz viņu tā kā pieprasījumiem, kas kā jādara. Atbildīgais moments. Контроль качества. Labi, te ir 391,1, 2 mm. Es domāju, ka būs ok. Tas ir tāds ārkārtas gadījums, aizbrauc līdz uz montāžu. Sanāca tā, ka mēs Jūrmālas tālākajā galā montējam mazos vārtiņus, tas jau izdevās diezgan ātri. Nedaudz piedalījos, pacilāju panelīšus, bet bija vairāki zvani un, ka jāstāsta klientam, ja patiesībā ir Liepājā vēl ārštata montieris, partneris, kompanjons un tā tālāk. Tur bija gari jāstāst, jāatrisina problēma, kur vārti nestrādā, tad nevarēja saprast, kā pārprogrammēt. Jā, un nav kaut kādi tie vērtnes izmēri apmēram? Jā, jo viņi tādi ne jau smagu. Vai bojojot, vai spēcāt tādu plēju, kas kādu nedadā. Tad, kad ārstu plēju, teikšu, nedarīju. Redz, viņi sadalīs uz sadākuma. Tur jāzīmēt. Tur ir presu,
Un tā, un tad braucām jau atpakaļ uz Rīgu, un pēcpusdienā bija pa ceļām remonts, kur bija iebraukuši automazgātos vārtos, kuri pēc tam vairs nestrādāja. Nu, tad abi ar Normundu meklējām kļūmi, sameklējām, atradām magnētiskais sensors durvīs, mainījām, skrūvējām, lauzām, liecām, plēsām, izurbām jaunu caurumu, izvilkām to sensoru, baiglām, atrisinājām. Nu, tad atpakaļ birojā, tad kaut ko te pie datora, viss darbdiena beidzās, čau. Pagāja tā, neplānoti. Bet, nu, problēma bija atrisināta. Tā, kas mums ir? Es domāju, ka jā. Tu jau atpakaļ dodies. Jā. Ideāli, labi. Ok, tad jau aizbrauksim. Jā, čau. Normundiņš brauc no Jelgavas atpakaļ.